Sveiki šodien padarbosimies ar zāļu vainagiem, ar spēka vainagiem. Es te pašlaik taisu vienu tādu vainadziņu, kas būs manas topošās mājas spāru vainags. Bet stāstu es jums par to tāpēc, ka pavisam drīz jūnija pēdējā nedēļas nogalē, tādā burvīgā pasākumā, kas saucās Zāļu sajiets, man būs meistarklase par spēka vainagu veidošanu, kurā mēs taisīsim, nevis vienkārši tādus vainagus smukumam, bet taisīsim vainagus ar kaut kādu īpašu enerģētisku jēgu, atrodot viņiem īpašus augus no tiem, kas tur tajā apkārtnē, tas būs pie Tukuma netālu, atrodot to, kas tur augs un ko daba mums dos. Tur ir tāda ļoti interesanta vide, kur aug dažādi Latvijā netik ikdienā sastopami koki. Un mums būs arī nepļauta pļava mūsu rīcībā. Un mēs iemācīsimies sēlpojoties ar dabu, atrast tos augus, kas atbilst tieši šim mūsu nodomam, kādu mēs būsim izlēmuši. Un uztaisīsim vainagu sev, kādam savam nolūkam, un arī kādam sev tuvam cilvēkam varbūt, vai kādai citai tādai rituālai iecerēji vai kaut kam tādam. Un manai mājiņai, kā pamats būs apinis, viņš vēl tāds svaigs, pavisam zaļš un mīksts un maigs, lai būtu miers mājās, lai būtu pieņemšana un saticība, jo tās ir tās enerģijas, tās plūsmas, ko apinis ienes. Manā vainadziņā būs kļava, kļavu lapas, jo kļava ir tāds koks, kas ap sevi kārto pasauli, kārto lauku, tā teikt, ievieš kārtību. Un tas ir ļoti noderīgi, kā arī kļava ir tāda, labklājību un labu dzīvi šai pasaulē piesaistošs koks. Tad es te ievīšu dažus Veroniku ziedus. Redz, ko zilās Veronikas sāk noziedēt. Bet vēl šim nolūkam noderēs, jo šis vainags ilgi nestāvēs. Tas tāds vienas dienas projekts. Kādu laiku viņš tur pakarāsies, kamēr sažūs. Un celtnieki viņu nocels. Ieliksim vēl kādu kļavu. Kļavu lapas patiesībā ir ļoti labas pirtslotās. Vēl pirtslotām viņas ir pa zaļu, pa svaigu, pa jaunu. Jā, vēl slotām nē. Bet tējām var viņas ņemt un, protams, šādiem rituāliem, dažādiem priekšmetiem. Tad es lieku struteni, to, kam tā dzeltenā sula. Viņa ir indīga drusceņi, bet viņa ir ļoti, ļoti veselīga. Viņa iznīdē visādas, tādas, teiksim, svešās negatīvās enerģijas. Izkliedē. Pa starpām es ielikšu jasmīnu. Jasmīns mums šobrīd nezied, bet lapa tāpat nes jasmīna enerģiju. Jasmīns ir auras tīrītājs, auras balinātājs. Un aura ir gan cilvēkiem, gan mājām. Tāpēc manai mājai arī, lai ir balta tīra aura. Tā, vēl viens. Tagad likšu ķimeni. Ķimenīte zied drusciņi līdzīgi gārsai, bet smalkāka. Ķimene līdzsvaro mūsu iņjaņ, jeb vīrišķo, sievišķo enerģiju plūsmas mūsos un mūsu apkārtnē. Kaut kas ķerās.
kā jau vienmēr, kad kaut ko dara ārā un dabā, kaut kas ķerās. Tā, liksim vēl vienu jasmīnu. Tad, kad mēs vīsim šos vainagus, zāļu sajietā mēs izmantosim arī dažādu krāsu dzīparus, bet es šoreiz ņēmu parastu linu, un vēl man būs baltā krāsiņa, lai manai mājiņai ir balti un jauki. Tad man būs baltā panātra. Tas tāds sieviešu augs vairāk. Tīrībai, skaidrībai, harmonijai. Pašlaik viņa zied, ļoti vērtīgs arī tējas augs sievietēm, bērniem. Tad, kad ir kaut kādi iekaisumi, kaut kādi sastrutojumi, tad var padzert balto panātri. Tā. Un tad man ir baltais ceriņš. Mums vēl zied baltais ceriņš. Un baltais ceriņš ir par skaidrām, gaišām un tīrām domām. Tad, ja mēs viņu lietojam tā iekšķīgi, tad viņš ir arī ļoti labs augs dažādām mūsu locītavu, kaulu un skrimšļu un šādām visām problēmām. Bet šādi viņš vienkārši nesīs gaišu informāciju, jaunu informāciju, jaunas vēstis pasaulē no debesīm, no informatīvā lauka. Nu tā, drīz būs gatavs. Ļoti lielu jau nevajag. Man te vēl kaut kas ir savākts, un ir tā, ka man nepatīk augus, kas ir savākti, atstāt, jo, ja reiz daba man viņus ir iedavusi, tad viņus kaut kur ir vērts izmantot, tāpēc būs man tāds garāks un biezāks. Man ir netīšām nogriezusies viena asins zāle. Nu, viņa, protams, arī vēl nezied. Un es nemaz nedomāju, ka man viņš šeit aug. Šī vietā. Bet, nu, atkal, ja reiz daba ir devusi, tad es lieku. Asins zāle ir par iekšējo spēku, par labu garstāvokli. Viens no labākajiem Latvijas antidepresantiem. Tāpēc ņemam. Tā, un vēl viena strupene. Droši vien, ja es būtu citā vietā, tad es ņemtu citus augus. Citā gada laikā arī būtu kaut kas cits, bet ir tā, ka daba vienmēr cilvēkam iedod tieši to, kas viņam tieši šajā brīdī, tieši šajā vietā ir visvairāk vajadzīgs. Nu tā, tas ir vainags manai mājai. Iešu kārta augšā. Tiekamies zāļu sajietā no 26. līdz 28. jūnijam, piekdien, sestdien, svētdien. Un šī mana meistarklase būs svētdien. Informācija vairāk par to ir atrodama zem video saitītē.